Kolēģi, sāksim mūsu ministra kabineta sēdes atklāto daļu. Vai kādam kaut kas ir vēl piebilstams vai papildināms A daļā? Ja A daļā, kolēģi, nekas nav papildināms, tad mēs, bet mūsu veselības ministrs laikam intervējas, tad mēs varētu sākt skatīt ar izglītības zinātnes ministrs darba kārtības jautājumu. Un tad mēs varētu atgriezties, kamēr veselības ministrs mums intervējas pie tā. Sāksim ar 5. daļu, kas ir jautājums, ko virza izglītības ministra, kamēr mums veselības ministrs vēl nav. Tas ir par Nacionālo futbola stadionu būvniecības projekta īstenošanas alternatīvām. Un tad atgriezīsimies pie veselības ministra jautājumiem, tā kā ministrs būs acīm redzot presi, viņu palaidusi vaļā. Tad es došu vārdu par 5.3 Melnbārdas kundzei ievadam, un tad attiecīgi pārstāvjiem, kas gribēs arī runāt. Melnbārdas kundze, lūdzu, jums vārds. Paldies. No manas puses būs īsi ievads, un es došu vārdu Edgaram Pakrinskim, kas ir mūsu valsts sekretāra vietnieks sporta un jaunatnes jautājumos un vadīja darba grupu. Bet sākšu ar to, ka ministra prezidente ar savu rīkojumu ir uzdevusi izveidot vadības grupu ar uzdevumu iesniegt iespējamos risinājumus attiecībā uz futbola stadiona izveidi. Darba grupa ir strādājusi, ir vērtējusi vairākas alternatīvas, un šobrīd ir gatava ziņot, cik tālu mēs esam attiecībā uz identificētajām alternatīvām. No savas puses gribu ļoti uzsvērt to, ka šī patiešām ir tāda vēl procesa vērtēšana, iespējamo risinājumu meklēšana, padziļināta izpēte. Un šobrīd mēs nepieņēmam vēl lēmumu par to, kurā virzienā mēs ejam. Man liekas, ka ļoti svarīgi to uzsvērt ir, jo bieži vien arī sevišķi publiskās ziņas mēdz aiziet nepareizes. Tā kā es dodu vārdu darba grupas vadītājiem, kas jau tad var padziļināt izstāstīt. Paldies! Labdien, cienījamie kolēģi! Jāsaka, esmu priecīgs beidzot būt šeit, jo tas iezīmē zināmu stadiju šajā procesā. Un noteikti arī kolēģi vārdā, sporta nozares kolēģi vārdā var teikt tieši to pašu. Īsam ievadam jau pirms tapa ministru prezidents rīkojums par šīs darba grupas izveidi, radās motivācija šī projekta izstrādei un pētīšanai. Tas viss sākās ar to, ka jau 21. gadā pamatnostādnēs tika iestrādāts viens no strateģiskiem sporta pamatnostādņu mērķiem – izstrādāt publiskās un privātās partnerības sadarbības modeli ar mērķi, lai caur šī modeļa iespējām risināt sporta infrastruktūras attīstību. Pamatojoties uz to, 23. gada decembrī Latvijas Nacionālajā sporta padomē attiecīgi tika izskatīts jau konkrētāks jautājums par Nacionālā futbola stadiona projektu iekļaušanu sporta politikas rīcības plānā, kā prioritāru infrastruktūras attīstības projektu, un Nacionālā sporta padome ar savu balsojumu šo lēmumu arī apstiprināja. Un tad jau ir sekojoši 24. gads jau minētais rīkojums, neatkārtošos, kur darba grupai tika uzdoti konkrēti uzdevumi, kas ir šobrīd rezultējušies starpziņojumā, par ko es šodien nedaudz vairāk jūs arī informēšu. Fokus uz PPP ir ne tikai kontekstā ar to, ka tas ir stadiona projekts, bet arī uz to, ka šī kompetence ir salīdzinoši jauna Latvijā un pēdējos gados tā uzņem apgriezienus. Šobrīd mēs visi zinām, ka viens no veiksmīgākajiem vai vienīgais veiksmīgi realizētais projekts ir Ķekavas apvedceļš. Šodien procesā arī ir īres nama būvniecība, kas, manuprāt, ir ļoti veiksmīgs piemērs, ka PPP projekti veiksmīgi tiek realizēti. Un mūsu vēlme un nolūks ir sporta infrastruktūras kontekstā arī šo projektu realizēt kā PPP kompetences analīzes un veidošanas projektu, jo no šī mēs saprotam, ka mēs varēsim arī mācīties turpmāk infrastruktūras attīstības kontekstā ne tikai sportā, bet arī citu sociāli nozīmīgu ēku būvniecības iespēju izpētē. Runājot par pašu darba grupu,
darbu grupā mēs mēģinājām iekļaut maksimāli daudz pārstāvis no saistītiem resoriem. Bija gan premjeras biroja pārstāvi, jo premjeras iniciatīva bija arī šo darbu grupu veidot, Centrālā finanšu līguma aģentūra, Finanšu ministrija, Izglītības, Ekonomikas, Kultūras ministrija, Valsts nekustamie īpašumi, Latvijas valsts ceļi, kā arī mūsu sociālajie partneri, Latvijas futbola federācija un Rīgas dome un Nacionālais sporta centrs. Šādā sastāvā līdz šim brīdim mēs esam organizējuši 14 oficiālās darba grupas sanāksmes un vēl neskaitāmas darba sanāksmes pa vidu. Un tas mūsu mērķis, ar ko mēs sākām, bija primāri vispār identificēt šo risinājumu izstrādes secību un precizēt, kas tad ir tā papildus nepieciešamā informācija, lai mēs varētu nonākt līdz šim starpziņojumam. Mēs sākām ar to, ka mēs uzsākām dialogu ar Latvijas futbola federāciju, jo viņi jau iepriekš bija iesākuši futbola projekta izpētes procesu. Sapratām, cik tālu ir viņi tikuši šajā procesā, uzklausījām Rīgas domas pārstāvus, jo šobrīd ir vēl spēkā esošs līgums starp Rīgas domu un Latvijas futbola federāciju, par ko arī info ziņojumā vairāk var izlasīt. Tāpat mēs veicām sarunas ar mūsu starptautiskajiem kolēģiem, gan ar Lietuvas kolēģiem ministrijas līmenī, kuri arī realizē PPP projektu Viļņā, Nacionālo stadionu, gan komplekss projekts uz to brīdi. Mēs identificējām vairākas problēmas, kas viņiem liedz šo projektu realizēt. Šobrīd izskatās, ka viņiem šis projekts veiksmīgi turpinās un drīzumā varētu arī veiksmīgi ieviesties. Un tāpat uzklausījām un tikāmies ar Starptautiskās futbola asociācija apvienības pārstāvjiem, kur viņi cita starpā prezentēja Albānijas PPP futbola stadionu projektu pieredzi, kas arī bija ļoti veiksmīgs piemērs, no kā mēs varējām pasmalties iedvesmu. Balstoties uz šo visu analīzi, tik tālu mēs pieņēmām martā lēmumu, ka publiskā partnera pārstāvis šajā procesā būs Latvijas Nacionālais sporta centrs, kas ir 100% SIA kapitāla sabiedrība IZM pakļautībā. Un attiecīgi LNSC jau uzsāk izstrādāt šo informatīvo ziņojumu ar dažādiem attīstības scenārijiem un konceptuālajiem finanšu modeļiem. Uzreiz sākšu ar secinājumiem un pēc tam iedošu nedaudz lielāku ieskatu tajā, kas ir informatīvajā ziņojumā. Tātad secinājumi ir pirmkārt, ka balstoties uz līdzšinējo izpēti ir nepieciešams izstrādāt finanšu un ekonomisko analīzi par identificētajām un visatbilstošākajām Nacionālā futbola stadiona būvniecības projekta īstenošanas alternatīvām. Otrkārt, pilnvērtīgi risinājumu sagatavošanai ir nepieciešams izvērtēt arī papildus stadionu novietojuma alternatīvas, jo diskusiju laikā mēs sapratām, ka mēs nevaram šobrīd arī veidot piesaisti konkrētai lokācijai, jo šajā stadijā to nav kvalitatīvi iespējams izdarīt. Tostarp, ja šobrīd tika vērtēts vairāk pašvaldības zemes, tad mums ir būtiski izvērtēt arī valsts īpašumā esošos nekustamos īpašumus un iespējams arī privātā sektorā esošos īpašumus. Un treškārt ir tātad izstrādāt šis info ziņojums par līdzšinējo progresu un turpmākajiem soļiem. Tas, ar ko mēs sākām, mēs identificējām, kāda ir esošā situācija, neieslīgstot pārāk lielās detaļās. Uz šo brīdi Latvijā eksistē 4 futbolam izmantojumi stadioni, kuriem ir piešķirtas starptautiskās kategorijas pamatā ar izņēmumiem, lai vispār varētu notikt kluba augstākā līmeņa sacensības un izlašu sacensības šajos stadionos. Vienīgais stadions, kurš uz šo brīdi bija ieguvis atbilstošu pilnvērtīgu kategoriju, ir Daugavas stadions, kurā arī izlase pamatā šobrīd aizved savas spēles. Apzinoties to, ka šo stadionu trūkums ir ne tikai nacionālās izlases vajadzība, bet sporta veida vajadzība pēc būtības, mēs pirmkārt izvērtējām, kādas alternatīvas būtu apskatāmas šīta procesa ietvaros. Šajā procesā mēs iekļāvām gan esošā Daugavas stadiona pārbūves alternatīvas izvērtējumu, gan alternatīvu, kurā Nacionālais sporta centrs, turpmāk teikšu LNSC saīsinājumam, tātad būvē stadionu uz valsts vai pašvaldības zemes. Trešais modelis bija, kur būvē stadionu sadarbībā ar Rīgas pašvaldību, Latvijas futbola federāciju uz valsts vai pašvaldības zemes. Tad aplūkojam alternatīvu, kur privātais komersants būvē jaunu stadionu apmaiņā pret iespējamām zemes apbūves tiesībām,
Kā 5. variants bija Latvijas LNSC vai LNSC sadarbībā ar Rīgas pašvaldību un Latvijas Futbola federāciju veic jaunu stadionu būvniecību PPP partnerības ietvaros uz valsts vai pašvaldības zemes. Un 6. alternatīva arī tātad PPP ietvaros jaunu stadionu būvniecību uz privātas zemes, attiecīgi arī meklējot, kāds varētu būt šis sadarbības modelis. Neieslīgšu detaļās par visiem kritērijiem. Šobrīd arī pieslēgušies ir mani kolēģi. Ja jums būs specifiskāki jautājumi, mēs varēsim iet dziļāk un padiskutēt par tiem, bet tika veiktas 2 tipu novērtēšana visiem šiem scenārijiem – kvalitatīvā un kvantitatīvā. Kvalitatīvā novērtējuma mērķis bija, balstoties uz virkni šo kritēriju, identificēt alternatīvas, kurām atbilstoši CFLA vadlīnijām ir veicami vienkāršotie finanšu ekonomiskie aprēķini. Savukārt, kvantitatīvās novērtēšanas mērķis bija aprēķināt iespējamā ikgadējā pieejamības maksājuma aplēsi, ņemot vērā stadionu pelnītspēju. Ņemot vērā, ka mums vajadzēja datus, uz kuriem mēs varam paļauties un kuri ir starptautiski verificēti, mēs paļāvāmies uz Latvijas Futbola federācijas starptautiski atzītas, piesaistītas kompānijas Populus Consulting sniegto slēdzienu, kur Eiropā un pasaulē ir veikuši daudz būtisks vērtējums un izbūvējuši diezgan iespaidīgu futbolu un sporta infrastruktūru, un viņu datus mēs arī ņēmām par pamatu tālāk mūsu finansu aprēķiniem. Pirmajā posmā alternatīvas izvērtējot pēc kvalitatīviem kritērijiem, mēs secinājām, ka ir 3 alternatīvas, kuras mūsuprāt iegūst visaugstāko novērtējumu. Tātad pirmkārt tā ir alternatīva, kurā LNSC vai LNSC sadarbībā ar pašvaldību un federāciju veic jaunu stadiona izbūvu PPP ietvaros uz valsts vai pašvaldības zemes. Otrā alternatīva, kur tieši šis pats princips, bet uz privātās zemes. Un trešā alternatīva, kur jauna stadiona būvniecība Rīgā ar aizņēmumu palīdzību publiskā sektora kontrolas ietvaros. Arī vai nu LNSC vai LNSC kopā ar sadarbības partneriem. Kvantitatīvā novērtējuma kontekstā tātad pāris skaitļi, kas ilustrē. Pirmkārt, pie izmaksu aplēs, pamatojoties arī uz šo Populus veikto pētījumu, tika nodefinēts stadiona minimālais modelis, kāds būtu piemērots Latvijas apstākļiem, Latvijas tirgumu, Latvijas vajadzībai. Un tātad stadiona standarts UEFA 4. kategorija, augstākā tā kategorija, kurā vispār var noritēt izlašu un klubu augstāko līmeņa sacensību spēles. Tika identificēts, ka sēdvietu skaits sākotnējs ir 15,000, bet savā modelī mēs apskatījām iespēju paplašināt līdz 18-20,000 vietām, jo konsultācijā ar kultūras pārstāvjiem mēs sapratām, ka koncertu apmeklējumam mums būtu būtiski nodrošināt līdz 25-30,000 stāvvietu, tāpēc arī šāda ietilpība, kuru mēs plānojam. Tiem, kas uzmanību piesaistīja, varbūt bildi, tas ir Populus realizēts projekts Anglijā, Tottenham Hotspur, kas ilustrē viņu pieredzi. Vēl specifika, kad šī brīža esošās infrastruktūras viens no lielākajiem izaicinājumiem ir jumta trūkums, līdz ar to tas tika identificēts arī kā būtisks elements, lai infrastruktūra būtu pieejama komercdarbībai un attiecīgi specifika jau hibrīda zāliens, kas nodrošina visu caur gadu iespēju šo infrastruktūru izmantot, un būtiski, ka šī infrastruktūra izmantojama gan sacensībām, gan arī pasākumu norisē. Attiecībā uz nākamo elementu, kas tika vērtēts būvniecības un uzturēšanas izmaksu aplēse, tātad atkal balstoties uz Populus datiem, tika veikta aplēse, ka kapitāla izdevuma apjoms varētu būt 67 miljoni, tā skaitā projektēšanas izdevuma aptuveni 4 miljoni, plānojot, ka būvniecības periods ir 3 gadi, un provizoriskie uzturēšanas izdevumi sastādīja 2 līdz 2,3 miljonu eiro gadā. Tostarp gan komunālie pakalpojumi, infrastruktūras remonts, laukumu uzturēšana, apdrošināšana, personāls un citi saistītie izdevumi, tostarp rezerve. Ieņēmuma aplēses kontekstā arī šeit ir vairāk informācijas, ko sniegt, bet šobrīd palikšu pie 2 scenārijiem, kas ir kā secinājums arī no Populus sniegtā ziņojuma, tika identificēti 2 ieņēmuma bāzes scenāriji. Viens scenārijs, ka tas ir principā tīrs futbola stadions,
kur viena gada ietvaros varētu nodrošināt apmēram 2,4 miljonu kopējos ieņēmumus eiro. Un pie maksimālās slodzes varētu notikt 24 futbola spēles gadā. Bet tāpat laikā otrs scenārijs, kas paredz, ka šeit varētu notikt gan futbola spēles, gan koncerti vai citi kultūras pasākumi, paredzētu, kad ieņēmumi pieaugt līdz 3,1 miljonus eiro un attiecīgi būtu pieejams, varētu notikt 18 pasākumi, 12 futbola spēles un 6 koncerti. Par pamatu arī analīzē mēs ņēmām pieredzi no Eiropas lielākajās līgās, izprotot, kā funkcionē stadioni, un tieši tāpat mums piemērojumu valsts līmeņu līgās, kā šie stadioni vispār funkcionē, uz kādiem principiem veidojās viņu ieņēmumu posteņi. Un būtiskākie posteņi, kas būtu pielīdzināmi mūsu gadījumā, būtu stadionu vārtiesības, reklāmas izvietošana, viesmīlība, ēdināšana, merchandising, stadionu iznomāšana, konferences, semināru un telpu noma, tātad būtiskākās pozīcijas. Un turklāt jāuzsver, ka šajos scenārijos mēs aplēses veicām pie modeļa, ka tas ir tīrs bāzes stadions, kas nodrošina futbolu un iespējams šo kultūras pasākumu uzņemšanu, bet nediskutējām un neplānojām to, ka šajā objektā varētu būt vēl citi būtiski biznesa elementi, kā pieņemsim Albānijas stadionu kontekstā, tas ir viesnīca izbūvēta, vai pieņemsim Lietuva ir gājusi citu ceļu un izbūvējusi dažādas sociālās nozīmes infrastruktūru. Tātad mums ir tīri bāzes modelis, kas ir funkcija, futbols un kultūras pasākumi. Nu, lūk, un noslēgumā, kas tika vērtēts, bija finansējuma deficīta aprēķini. Tie pieņēmumi, ko mēs izdarījām, lai veiktu šos aprēķinus, tad visos scenārijos tika pieņemts, ka tiek piesaistīts bankas finansējums 80% apmērā no CAPEX ar fiksētu procentu likmi 5%. Tāpat PPP projektos tika aprēķināts privātā kapitāla izmaksas, pieņemot, ka projekta mērķu uzņēmumu pašu kapitāla īpatsvars ir 20% no CAPEX ar izmaksu likmi 10%. Aizņēmuma atmaksas struktūru mēs paredzējām uz 25 gadiem, no kuriem pirmajos 3 gados tiek piemērots pamatsummas maksājuma atlikums saskaņā ar vienošanos. Un jaunu stadionu būvniecības, tātad PPP partnerības ietvaros uz privātās zemes alternatīvām mēs pieņēmām, kad CAPEX tiktu sadārdināts par 1 miljonu eiro, ievērojot potenciāli to, ka varētu būt nepieciešama demontāža vai citi darbi. Un noslēgumā mēs pieņēmām, ka jauna stadiona būvniecība Rīgā ar aizņēmumu palīdzību. Mēs pieņēmām, ka publiskā sektora pārziņā esošs stadions spētu ģenerēt apmēram 60% no Populus identificētā ieņēmuma apjoma, kas nozīmē, ka privātais sektors varētu ģenerēt būtiski vairāk. Nu, lūk. Līdz ar to, izdarot galvenos secinājumus, balstoties uz šiem aprēķiniem, mēs nonācām pie šiem datiem, ka vidēji katra no šo modeļu izvērtējumā neviena no apskatītajām bāzes alternatīvām pirms finanses ekonomisko aprēķinu veikšanas nerada komerciāli patstāvīgu stāstu, un tās īstenošanas scenārijā visdrīzāk būtu jāparedz pieejamības maksājums, bet kā alternatīva ar potenciāli viszemāko publisko subsīdiju būtu alternatīva, kur jauna stadionu būvniecība PPP alternatīvas ietveros uz valsts vai pašvaldības zemes. Tāpat tas, ko mēs neesam varbūt iekļāvuši prezentācijas slaidos, bet darba grupas ietveros mēs uzrunājām gan Rīgas domu, gan Latvijas futbola federāciju, lai apzinātu viņu iespējas investēt un piedalīties šī projekta realizācijā. Tad attiecīgi Latvijas futbola federācija ir norādījusi, ka līdz periodā no 26. līdz 36. gadam viņi būtu gatavi novirzīt aptuveni 12 miljonus eiro šī projekta realizācijai un pēc 36. gada līdz pat projekta pilnai realizācijai aptuveni 1 miljonu eiro gadā. Savukārt Rīgas pašvaldība norādīja, ka būtu gatava uz paritātes principa ar valsti realizēt šādu projekta realizāciju, kas nozīmē, ja mēs pieturamies pie šī brīža aplēsēm, kad nomināli būtu 1 miljons futbola federācija un 2 miljoni dalītos starp partneriem, 2 miljoni valsts un 2 miljoni pašvaldību. Bet, ņemot vērā, ka šobrīd mēs vēl neesam tajā stadijā, lai runātu par to, cik kurš ir gatavs investēt, un tie ir pieņēmumi, un tas ir pamata informācija, ar ko mēs varam strādāt,
Mēs apzināmies, ka mums ir būtiski turpināt dialogu ar partneriem FEA izstrādes ietvaros, lai nonāktu līdz objektīviem, pamatotiem un kvalitatīviem aprēķiniem, kas ļaus pieņemt dienas beigās izsvērt lēmumu par projektu turpmāko gaitu. Šeit mēs esam atspoguļojuši provizorisko laika grafiku pie nosacījuma, ja pēc FEA izvērtējuma mēs secinām, ka PPP alternatīva ir pati labākā alternatīva, ar kuru virzīties uz priekšu, kas nozīmētu, ka pie šodienas pozitīva lēmuma 26. gada aprīlī būtu jābūt jau FEA iesniegtam ministru kabinetā izvērtēšanai, un attiecīgi jau 3. ceturksnī būtu jābūt MK lēmumam par PPP iepirkumu uzsākšanu. Pārējos grafika elements es neuzskaitīšu, to jūs arī varat informatīvajā ziņojumā iepazīties. Lūk, esmu iedevis kopēju priekšstatu un būšu priecīgs atbildēt uz papildus jautājumu, vai arī lūk, kolēģiem ir gan no Latvijas Nacionālā sporta centra, gan no Latvijas Futbola federācijas un Rīgas domas pieslēgušies mums kolēģi. Ja ministriem šobrīd jautājumi, tad es dotu vārdu varbūt kultūras ministrei, un tad var atbildēt, došu vārdu arī Rīgas domai un Nacionālajam sporta centram, ja, un arī Futbola federācijai. Kultūras ministrei vārds, lūdzu. Paldies par prezentāciju. Man patīk nosaukums kultūras scenārijs. Protams, ka šādā infrastruktūra dotu iespēju arī dažādām kultūras norisēm. Tas, ko es vēlos saprast šajā brīdī, ir, mēs redzējām, kas ir tas apmēram nepieciešamais ieguldījuma apmērs, tātad 71 miljonus, ieskaitot arī projektēšanu. Un te mēs arī saprotam, ka tās ir zināmas fiskālas saistības. Tas, ko šajā brīdī es vēlētos saprast, ko tas nozīmē attiecībā uz šīm saistībām, ko valsts potenciāli uzņemtos, un arī uz iespējām iesaistīties citos PPP projektos, jo mēs zinām, ka tur ir ierobežots apmērs šāda veida attīstības projektu, kas varbūt mēs esam iepriekš runājuši gan kontekstā ar dzelzceļu, gan citiem projektiem. Valsts nevar iesaistīties bezgalīga daudzuma PPP projektos, respektīvi, ko tas nozīmē fiskāli, ko tas nozīmē ar citām PPP iespējām. Un tad vēl jautājums, kas notiek šajā brīdī, tad, kad ir papildu tāda infrastruktūra, kas notiek arī ar esošo infrastruktūru, piemēram, Daugavas stadionā, Meža parkā. Droši vien arī jautājums, kā to redz partneri attiecīgi izglītības ministrijā, Rīgas domē, un kāds ierakstās tajā kopējā ainavā. Paldies. Nokomentēšu tātad, sākot ar pirmo jautājumu. Sākšu ar otro, jo es atceros otro labāk, respektīvi jautājums, kā tas ietekmēs citas infrastruktūras izmantošanu. Šī pētījuma ietvaros mēs arī diezgan konkrēti norādījām, ka jaunais objekts primāri risinātu sporta vajadzību un koncertu organizēšanas nepieciešamību, jo šobrīd tas, kas ir Daugavas stadions un tas, kas ir Meža parks, pēc mūsu konsultācijas ar nozari, mēs esam sapratuši, ka tas īsti nerisina pilnvērtīgi to funkciju, un iespējams tāpēc koncerti aizplūst uz mūsu kaimiņu valstīm, nevis pie mums. Tāpēc tas bija mūsu fokuspunkts uz to. Un Daugavas stadiona kontekstā mēs arī info ziņojumā esam ietvēruši, ka noteikti jaunā stadiona ietvaros dziesmu un deju svētki nebūtu pasākums, kas būtu izskatāms šī jaunā stadiona projekta ietvaros. Tas noteikti būtu pasākumu kopums, kas būtu saglabājams jau esošajā infrastruktūrā, jo tā ideāli arī atbilst šīm te vajadzībām. Attiecībā uz pirmo jautājumu, man liekas, tas, kas ir būtiski saprast, ka šobrīd tā stadija, kurā mēs esam, viņi var nosaukt par starpziņojumu, un kā reiz, lai varētu pilnvērtīgi atbildēt uz pareizi uzdotajiem jautājumiem, ir nepieciešams nākamais solis finanses ekonomiski aprēķini, lai mums būtu kvalitatīvi argumenti, kvalitatīvi aprēķini, jo tas, ko es arī minēju, ka šis modelis šobrīd ir bāzes modelis, kas nav ņēmis vērā iespējams privātā sektora intereses un vajadzības. Un dienas beigās, protams, tā varbūt ir nedaudz tāda lielā cerība, ka mums rodās modelis, kurā iespējams valstī vispār nav jāiesaistās. Vai iespējams mēs nonākam līdz secinājumam, ka PPP nav labākais scenārijs, kuru vispār šobrīd realizēt, kuru mēs nevaram īsti atļauties. Tāpēc šobrīd es arī nedošu citus komentārus, kā tikai to, ka mums ir nepieciešama šī nākamā fāze, lai nonāktu līdz pareizām atbildēm. Labi, paldies. Mēs ar šo neuzņemamies saistības. Tātad ar šo ziņojumu mēs tātad vienkārši secinām, ka darba grupa ir nonākusi līdz kaut kādam vismaz jau secinājumu apkopojumam.
Un ministrs kabinetam būtu jāsaprot, vai mēs dodam mandātu viņiem iet tālāk, lai vispār šos ciparus izpētītu, vai mēs vispār to nedaram un aizveram ciet šo skapīti. Es domāju, ka te ir noteikti jāņem vērā arī tas, ko, es domāju, pateiktu Rīgas doma, jo skaidrs, ka ir bijušas vairākas diskusijas par, tiek sabiedrībā apspriest dažādas vietas. Es domāju, ka mēs nevaram šobrīd pateikt, ka mēs izslēdzam kaut kādas vairākas vietu apskats, bet tas, ko mēs esam viennozīmīgi arī manā uzdevumā, kas ir bijis, mēs esam meklējuši iespēju, kā pēc iespējas valstī neuzņemties saistības, taču kā mēs varam tikt pie infrastruktūras, ka šobrīd nodrošina Latvijā lielāko, faktiski arī tas ir sporta nozara, kas nodrošina vislielāko bērnu un jauniešu iesaisti sportiskās aktivitātēs, bet kā mēs varam nonākt līdz rezultātam, samaksājot pēc iespējas no valsts budžeta vismaz šobrīd maksimāli minimāli, cik daudz pati Futbola federācija ir gatava iesaistīties ar savām investīcijām, un vai ir arī privātais partners, kas varbūt līdzīgi, kā te tika minēts daudzos citos projektos, ir spējis nodrošināt infrastruktūru šodien, bet tā samaksa tātad notiek ilgākā termiņā. Kāpēc tas ir vajadzīgs? Jo ir dažādi, izskanējuši dažādi pieņēmumi, noteikti arī Rīgas pilsētai būs ko teikt, kur viņi redz, kur varētu būt šīs prioritātes, lai mēs varbūt nezaudējam arī tās iespējas šodien, jo nav noslēpums, ka ir vairāki stadioni, kuri varētu pazust varbūt arī no mūsu iespējas vai tos tur uzbūvēt vai iegūt, jo ilgāk mēs ar šiem lēmumiem kavējamies. Es domāju, skaidrs, ka Rīgā un Latvijā attīstās arī nekustamā īpašuma tirdzniecība, un skaidrs, ka noteikti arī pilsētā ir jāplāno, jo futbola stadions noteikti prasītu lielāku laukumu. Vai tas varētu būt kaut kur reģionā? Visdrīzāk, skatoties pēc tā, kāda ir bijusi starptautiskā praksa, mēs varam paprasīt Futbola federācijai, lai viņi atbild varbūt uz šo jautājumu. Es redzēju, roku cēla finanšu ministrs un ekonomikas ministrs, ja? Uztraukumā vicinājās ar roku. Bet es došu pēc tam finanšu ministram varbūt izteikties. Tagad teiksiet, lūdzu. Jā, kultūras ministrs uzdeva pareizs jautājums, un es tikai gribu teikt, ka ļoti atbalstu šo te PPP pieeju, un es gribu teikt, drošajiem pieder pasaulē. Ja? Šobrīd daudzas lietas nekustās tikai tādēļ, ka mēs nemeklējam finanšu risinājumus. Un šis izskatās ļoti labi. Mums skaidrs, ka Rīga ir valsts galvaspilsēta, šāda būva agrāk vai vēl ir vajadzīga. Šis ir brīdis, lai to risinātu. Attiecīgā uz ministru pareizi jūs uzdevāt jautājumus, jā, tas noteikti izdarīs spiedienu uz fiskālo telpu, bet ja mēs iet ar šo risinājumu, to šis budžetam ir jāuzbūvē, tad mēs varētu turpināt bezgalīgas diskusijas kā pa koncertzālēm vai kaut ko tur vēl citu mēs darām. Šis ir ļoti konkrēts risinājums. Tas ir darāms, izdarāms. Man liekas, tādas vairākas piezīmes ir arī vismaz šobrīd PPP projekti rāda, ka viņi ir daudz efektīvāki nekā ir tā, ko realizē publiskais sektors. Vien mēs apskatāmies salīdzinājumā ar Dziesmu svētku estrādi, kas izmaksāja vairāk kā 100 miljonus, jau gaidīt ciparu, kas te būtu tajā un plus, vai ne? To var izdarīt pa lētāku izmaksu, kas šķiet tā arī varētu būt, ko parādīt Ķekavas apvecēši, kur uzbūvēt daudz būtiski labāk, efektīvāk un lētāk. Tā kā privāta operātora izvēle tam arī ir ļoti jēdzīga. Šādai te pieeja, tā kā tas, man liekas, arī būtu labi. Attiecībā par šo te modeli, tagad no tā, ko es te redzēju, es teiktu, ka kopumā publiskam sektoram, tā ir Rīgas pilsēta un valdība, ja neveidojas nekāda ienākuma, ja viņam ir nulles ienākuma bāze, tad tas ir gadā varētu maksāt apmēram 8 miljoni. Restīvi, tur būtu šīs te amortizācija, kāpēc amortizācijas izmaksas plus uzturēšanas izmaksas, tas parasti tiek maksāts uzturētājiem. Ja? Un tad, ja to sadala kaut kādā proporcijā, kaut kā 50-50 ar Rīgas pilsētu un valsti, es domāju, ļoti labs darījums. Labi skaidrs, ka tas ir drusku kaitinoši. Nākamie 25 gadi ir bilansē šāda summa, bet ja ir privātais operators, kas ir atbildīgs par to, lai uzturētu viņu labā kārtībā tos nākamos 25 gadus, ļoti labi. Tā ir atšķirīga pieeja no publiskā sektora, ka uzceļ un tad aizmirst
un tad tas tiek uzturēts. Un, manuprāt, tā kā ļoti labs tas risinājums un nobeigšu to, ko es sāku. Droši vien pieder pasaule, tie risinājumi ir tādi, ar kādiem var iet uz priekšu, un ja mēs nākamajā sēdē redzam, ka tas tiešām ir salīdzinājumi par efektīvām izmaksām, ka mēs to dabonam gatavu, ļoti labi. Ja? Šobrīd mums trūkst investīcijas, ir investīcijas, otrs, viņš radīs visādi veidu noteikumus Latvijā, notikumus, ja? Sportu, koncerts, es nezinu, ko vēl kāds izdomās, ja? Jāstrādā arī pie tā biznesa modeļa ir un ļoti labi. Raugoties no manas pasaules, tas ir ļoti apsveicami, un tā kā gaidām labus ekonomiskos rezultātus, es saku, un, protams, ļoti novēl atrast labus finanšu partnerus un vispār, jo vienīgais jums noteikti gan ir jāieliek, vēl ir vienmēr šādiem projektiem ir projekta izmaksas, kamēr viņš pāriet tajā līdz būvniecības fāzē, ja? Arī patiesībā, kamēr viņi pabeidz. Vēl ir tā pasūtītāja pusē ir tās pietiekami liels, ja būs vajadzīgi konsultanti, teiksim, tiešām arī tam tas ir tā vērts, ja tām projekta izmaksām būtu, un tās būs pietiekami lielas, lai viņi kvalitatīvi novadītu to projektu. Ja viņš pats pavelti nenotiks. Ja. Tā mūsu pieredze rāda, tikko mēs strādājam ar EIB projektu, arī bija Eiropas Investīcija banka, tam ziedoja vairākus miljonus eiro, lai to projektu novadītu labā veidā. Ja. Tā, man liekas, vēl viena piezīme, bet tā savādāk tiešām ļoti apsveicam, ka šāds projekts tiek virzīts un viss cieņa ministrijai, kad ir drosme un Rīgas domē, ka ir drosme virzīties šādu projektu uz priekšu. Paldies. Labi, paldies. Ekonomikas ministram vārds, lūdzu. Jā, paldies. Es arī varētu pievienoties pozīcijai, kad šis ir labs virziens. Manuprāt, tas lieliski sēd kopā ar vienu no mūsu strateģiskajiem uzdevumiem par kapitāla pieejamību Latvijas ekonomikai un izmantot tos instrumentus, kas pēc būtības līdz šim varētu teikt, ka vispār nav tikuši Latvijā izmantot. Viens gadījums privātās partnerības projekts, kas tas ir gaužām maz. Mēs tiekoties ar starptautiskām finanšu institūcijām, mēs redzam to, ka pamatā valstis savu publisko infrastruktūru attīst, izmantojot privāto partnerību. Mēs to darām, izmantojot fondus un valsts budžetu. Un jāsaprot, ka tie fondi būs arvien mazāk. Nebūs jau tā, ka mēs varēsim to vajadzības arī turpmāk nākotnē, jo vairāk attīstīsies Latvijas dzīves līmenis, jo mazāks atbalsts būs no Eiropas Savienības. Un balstīt ekonomiku un attīstību uz fondiem ir absolūti kļūdaini. Un tā pieeja, kāpēc šogad ir arī tik liela sākusies ar ekonomiskā izaugsme, ir tieši tāpēc, ka ir iedarbināti finanšu instrumenti, kas ir ārpus valdības un ārpus fondu jautājumiem, tātad finanšu pieejamība mūsu tirgiem, tātad 1,2 miljardi šogad jau ir vairāk tiek finansēta tautsēmniecība tieši no banku sektora, kas ir apsveicama ziņa. Un šādi privātās partnerības projekti arī ir solis pareizā virzienā, kas arī dod arī mums no budžeta skatīšanās viedokļa, arī dod mums zināmas pozitīvas atkāpes, ko mēs varam realizēt daudz plašākā mērogā šādas te projekts. Tas, kam būtu jāpievērš uzmanība, jāsaprot to, ka šā projekta attīstībā ir ļoti svarīgi elementi, tātad pati futbola federācija, valdība kā tāda, tie ir izšķirošie elementi šeit, ja, un mūsu spēja sadarboties. Tam, kam es pievērstu uzmanību un izmantošu šo iespēju, manuprāt, nav īsti pareizi un manuprāt, galvaspilsētai būtu jāsaņemās šī projekta realizācijā. Tas, ka nedēļas laikā izskan divas potenciālās vietas, viena no mēra, otra no vicemēra, kur varētu būvēt, attīstīt šo projektu. Manuprāt, lai tas viss ietu veiksmīgāk uz priekšu, ir jāspēj arī pašai domai vienoties pa vienu konkrētu virzienu, kurā vietā mēs viņu būvēsim, uz ko mēs fokusējamies. Mēs atceramies, ar ko mēs sākām, kur mēs esam šodien. Situācijas ir mainīgas, bet tur būtu jābūt tādam vienam redzējumam. Manuprāt, pretējā gadījumā mēs varam nonākt arī pie situācijas, ņemot vērā to, ka pēc būtības pašvaldības loma ir liela, bet neizšķiroša. Mēs varam nonākt situācijā, kā bija Viļņā, ka tur Viļņā tika uzstādīta zīme, cik tālu ir Nacionālais stadions, kurš atradās Kaunijā. Un arī šeit, tā kā Rīgas domē, es aicinu riktīgi sagrupēties un nonākt pie vienas skaidras vietas, lai mēs arī visu enerģiju varam veltīt. Un premjeras teiktais arī par to, ka ir dažādi izaicinājumi, tirgus attīstās, visi kaut ko grib būvēt, šobrīd ir zināma aktivitāte tirgu parādījusies, un ja mēs te jaucamies, kur ta būs vai nebūs, tas arī tirgumu traucē izdarīt savas izvēles, tāpēc šādu nozīmīgu projektu vajag pēc iespējas ātrāk nofokusēties un iet pēc šī plāna, manuprāt, ļoti labs, ambiciozs un realizējums plāns. Paldies!
Paldies ekonomikas ministram, vārds satiksmes ministram. Jā, paldies. Man liekas, ļoti vērtīgs projekts. Arī būšu no tiem, kam patīk. Droši vien pieder pasauli ambiciozs, ka arī finanšu ministrs minēja, ekonomikas ministrs. Mums ir jāskatās plašāk šie finanšu instrumenti izmantošana, lai kopumā mēs redzētu arī ekonomikas izaugsmi, darbības izaugsmi. Vienlaicīgi, protams, arī gribu apliecināt, mēs zinām, jaunā Rīgas vadība ir ļoti ambicioza un arī šajā projektā ir ļoti aktīvi iesaistīsies. Man liekas, arī Izglītības zinātnes ministrija varētu apliecināt, ka tieši Rīgas domas iesaisti ir ļoti aktīvi, kas ir palīdzējis virzīties šim projektam. Vienlaicīgi gribētu, finanšu ministrs stāstīja, jā, man liekas, šis virziens ļoti pareizs PPP, kā mēs skatāmies. Mums ir gan Ķekavas apveceļš bijis, mēs virzamies uz priekšu arī Bauskas apveceļa virzienā un mājokļu projekti ir, mēs skatāmies citi izaicinājumi. Es arī būšu gatavs nākošos, jau es esmu publiski runājis par Rīgas apveceļu iespējām skatīties uz priekšu. Es domāju, arī kultūras ministrija nenolieks, ka koncertzāles jautājums ir tieši tāpat arī nolikts atvilknē vairāk gadu garumā, bet būtu tomēr, es gribētu dzirdēt no finanšu ministra, vienmēr arī pat, lai cik būtu labi PPP, arī PPP ir limiti. Cik var uzņemties saistības, jo, kā mēs dzirdam, kaut kādā mērā šeit jau saistības vienalga būs, un 10 miljārdu projektu ideālajā pasaulē gan jau, ka mēs nevaram. Un vienlaicīgi, tāpēc, vai finanšu ministri ir parēķinājis, cik mēs vienlaicīgi tāds PPP kopsums būtu pieļaujams Latvijas budžetā, kas sadalītos nākamajos periodos, lai mēs arī pārējās nozares, kas patiešām tic šim finanšu instrumentam, arī varētu savus projektus virzīt un tādā veidā attīstīt. Jo es ļoti piekrītu, un man liekas, šis projekts ir ļoti labs. Paldies! Es tikai nokomentēšu, ka koncertzāle nav atvilknē, tiek veikta projektēšana, bet skaidrs, ka tas būs jautājums arī par finansēšanas modeli, lai tā koncertzāle faktiski realizētos. Jā, paldies. Tagad ņemsim vērā, ka mums ir citi partneri, te nav tikai valsts, tāpēc es došu vārdu roku pacēlis Ķiršakungs no Rīgas domes, un es saprotu, ka kāds pārstāv arī futbolu. Lūdzu, vārds Ķiršakungam. Labdien, cienījamā premjeras kundze, ministre, es ceru, ka jūs mani dzirdiet. Jā, prieks, ka šis jautājums ir izkustējies pagājušo nedēļu ļoti aizraujoša spēle pret Anglijas izlasi, un atceramies, ko teica Anglijas izlases kapteinis Harry Kane. Ļoti laba atmosfēra, bet stadions jocīgs, un Anglijas presa rakstīja, ka nebija vēl spēlēts mežā futbols. Jā, tā kā, kolēģi, Rīga ir viena no retajām Eiropas galvaspilsētām, kur nav šās 4. pakāpes stadions, un mēs no pilsētas puses atbalstam šādu projekta virzību. Par vietām runājot, tātad mēs izskatījām pirms pusotra gada Rīgas domē principā 2 vietas. Viena bija Skonto stadions, otra bija Lucavas sala. Ņemot vērā, ka Skonto stadions pieder privātu personai, kur tanī brīdī nebija gatava runāt par kaut kādu atsevināšanu, tad labākā vieta tika izvēlēta Lucavas sala, kur pašvaldībai pieder zeme, tātad gandrīz 10 hektāri. Un tāds arī tika pieņemts domes lēmums. Šobrīd jāsaka, ka ir ledus sakustējies, un Futbola federācija, ko droši vien arī federācijas prezidents pastāstīs, ir sarunas ar Skonto stadionu īpašniekiem, un pastāv iespēja tātad, ka varētu federācija šo stadionu nopirkt no īpašniekiem, iegūt savā īpašumā. Tādā gadījumā mums noteikti šis variants patīk no pilsētas puses krietni labāk, jo Lucavas sala prasītu no pilsētas puses ļoti aptuveni aplēsa, vismaz kādi 20–30 miljoni būtu jāiegulda infrastruktūrā, lai stadionu darbību optimāli nodrošinātu. Ja. Kas savukārt Skonto stadionu gadījumā tā noteikti šī ieguldījuma būtu krietni mazāk. Tāpēc mūsuprāt tāds optimāls risinājums būtu, ka federācija, pilsēta un valsts
trietā nāk kopā, nezinu, dibina kādu juridisku vienību vai kā savādāk. Šī juridiskā vienība PPP atrod PPP partneri, jo šādam stadionam ir noteikti arī biznesa potenciāls, kur var apaudzēt gan ar viesnīcām vai tirzniecības telpām vai kādu horeka sektoru. Un savukārt saprotam, ka ne valsts, ne pašvaldība nav labākie biznesa veicēji. Vislabāk to ļaut darīt ir privātajam sektoram. No pilsētas puses arī, protams, būtu svarīgi, nav noslēpums, mēs sacenšamies ar Viļņu, ar Tallinu. Mums ļoti gribētos, ka tomēr mēs ietu, ka stadionam būtu vismaz pa 1 vai pa 1000 vismaz vietu vairāk nekā tas ir Viļņā vai Tallinā, lai mēs nosacīti šajā sacensībā uzvarētu vismaz šajā te brīdī. Tā kā mēs noteikti atbalstam, esam gatavi. Droši vien tas būtu, finansējums būtu veidā, ka mēs maksājam šo te PPP pieejamības maksājumu, un būtu gatavi uz paritātes principu ar federāciju valdību, būtu gatavi iesaistīties, un mūsuprāt, tas būtu labākais risinājums. Atbildot ekonomikas ministru kungam, mums nebija tā, ka īsti bija dažādi viedokļi ar mēru kungu. Mērkungs intervijā teica skanste un tad precizēja skonto. Es teicu skonto, tā kā tur mēs esam vienas prātas par to, ka, ja izdotos federācija iegūt īpašumā skonto stadionu, tas, manuprāt, būtu no visām pusēm labākais risinājums. Tā kā paldies un noteikti būtu aicinājums arī tad nekavēties, jo es saprotu, ka UEFA pārstāvi, kuri gatavi arī dot federācijai finansējumu, gribētu saņemt atbildi drīz, vai mēs ejam uz priekšu un kaut kāds lēmums, bet to jau droši vien prezidenta kungs pastāstīs precīzāk. Paldies! Labi, paldies Rīgas domes vicemēram Ķirša kungam. Es redzu, ka ir gan Nacionālais sporta centrs pieslēdzies, gan Futbola federācija. Es došu Futbola federācijas prezidentam vārdu un tad Pārupa kungam. Lūdzu, Futbola federācijai vārds. Labdien, cienējamie ministru prezidenti un cienējamie ministri. Pirmkārt, gribu pateikt liels paldies no futbola sabiedrības par to, ka jūs izskatījāt šo jautājumu. Pie mums ciemos bija nesen gan FIFA prezidents, gan UEFA prezidents, kuri pateica, ka tas jautājums ir ļoti svarīgs šīs sporta veida attīstībai. Gribu pateikt liels paldies par to darba grupu izveidi un darba grupas vadītājiem Edgaram Pukinskim un visiem profesionāliem, kas strādā. Patiešām izdarījām, bakalauru darbu, apliecinājumu visiem, kāpēc tas stadions ir nepieciešams. Un šodien beidzot nonācam pie šī jautājuma, un šī diena patiešām ir vēsturiska. Es gribu pateikt, ka mēs šobrīd komunicējam ar Skonto stadiona īpašniekiem par iespējamo infrastruktūras izpirkšanu. Šobrīd pagaidām nevaram pateikt konkrēts ciparu un pie kā mēs nonācam, bet patiešām ir atbalsts no UEFA un no FIFA pārstāvjiem. Šodien FIFA pārstāvjies arī atrodas Rīgā. Mēs šodien atklātājam Pļavniekos jaunu futbola laukumu. Līdz ar to mēs jūtam atbalstu no visiem pusēm un patiešām tas ir jautājums ļoti svarīgs mums futbola sabiedrībai. Esmu gatavs atbildēt uz visiem jautājumiem, ja viņi ir. Paldies! Varbūt tas jautājums šeit bija tāds, vai Futbola federācija saskata, ka jūs esat gatavi tātad iesaistīties, būt par trešo partneri, un vai jūs tad arī būtu daļēji tie, kas nodrošina to izvērtējumu, kādu tad šo labāko vietu mums izvēlēties, jo es saprotu, ka ar Rīgas domu tās konsultācijas arī notiek, un vai ir apsvērta iespēja, pieņemsim, kaut kur reģionā šāda veida stadionu celt, jo te tāds jautājums tā kā pastarpināti izskanēja. Varbūt, kad varat atbildēt šiem jautājumiem. Principā šodien mēs saprotam, ka jābūvēt un izskatīt šo vispār jautājumu, tad noteikti tā stadionu jābūt galvaspilsētā. Tas ir numur 1, numur 2, ka šodien mēs runājam ar visiem UEFA un FIFA partneriem par iespējamu līdzfinansēšanu šim projektam. Un, kā Edgars jau minēja savā prezentācijā, ka līdz 12 miljoniem UEFA ir gatava atbalstīt šo projektu un konkrēti, pieņemsim, Skonto stadiona. Ja mēs jau visi pieraduši pie šī objekta un
tas ir vēsturisks objekts, un, protams, ja ir iespēja to atstāt mūsu latviešu rokas, tas, manuprāt, ir vispareizais solis, bet strādājam pie tā, komunicējam, un arī gribu pateikt liels paldies arī Rīgas mēram Viesturam, kurš arī gatavs atbalstīt arī šo virzienu. Labi, pēdējais jautājums. Vai LFF ir gatava uzņemties ilgtermiņa saistības, ja būtu PPP projekts? Jā, mēs arī izskatījām šo variantu darba grupā. Varu apstiprināt, ka LFF ir gatava. Labi, tad es došu vārdu šobrīd Nacionālajam sporta centram, un tad, kolēģi, ir kādi jautājumi? Lūdzu, Pārupa kungs, jums vārds. Jā, labdien, cienījamā premjeras kundze, ministru kabinets un arī, jāsaka, arī darba grupas locekļi, ko es šeit arī diezgan daudz šajā te sanāksmē redzu. Neko papildus daudz es šajā brīdī droši negribu piebilst tam, ko jau Edgars Pukinskis teica. Mēs kā Latvijas Nacionālais sporta centrs esam gatavi aktīvi strādāt pie nākamā soļa. Finanšu ekonomisko aprēķinu veikšanas, kas dos jau daudz detalizētāku ieskatu iespējamā darījuma struktūrā, īstenošanas alternatīvās, lai mēs jau nākamā gada pavasarī varētu atkārtoti nākt ar Izglītības zinātnes ministriju uz ministru kabinetu, lai ziņotu par progresu. Un no savas puses mēs absolūti esam gatavi ieguldīt intelektuālo mūsu kapacitāti, laika resursu, lai šādu te aprēķinus kvalitatīvus sagatavotu un noprezentētu. Labi, paldies. Kolēģi, vai ir varbūt šajā brīdī vēl kādi jautājumi? Vai Pukinskis kungs var noslēgumā kaut ko minēt? Kāpēc tieši, ko dotu tāds futbola stadions varbūt bez tās ekonomikas? Es domāju, ka bieži vien mēs aizmirstam to ekonomikas aspektu apstīties, un noteikti, ka šeit, ko es arī neminēju savā prezentācijā, bet info ziņojumā jūs varat redzēt arī provizoriskās aplēses joprojām pa ekonomisko sadaļu. BDO ir veids, kāda varētu būt, nevis kāda varētu, bet kāda ir jau šobrīd futbola ietekme uz Latvijas ekonomiku, kas ir diezgan būtiski un zīmīgi, un to apstākļu, man liekas, ir vienmēr svarīgi turēt prātā, ka šis nav tikai par sociālo projektu, ka tas ir arī par biznesu. Bet tas lielākais ieguvums pašai sporta nozarei un tostarp arī sporta veidam, kas ir futbols, būtu iespēja turpināt attīstību, jo šobrīd futbols ir vislielākais sporta veids attiecībā tieši uz bērnu jauniešu iesaistīto skaita ziņā. Un tie, kas varbūt nav saskārušies ar sporta nozari, tad Eiropas sporta modelis, kas futbolā pilnvērtīgi arī darbojās, paredz to, ka augstākajā līmenī, augsts sasniegums sportā, iegūstot peļņu, iegūstot labus biznesa rādītājus, šis viss finansējums tiek ieguldīts tālāk apakaļ bērnu jauniešu sportā, tautas sportā. Un šobrīd futbolā šis elements nacionālais stadions ir ļoti būtisks, lai palīdzētu stiprināt šīs sistēmas pilnvērtīgu izbūvi, kas atkal mērķtiecīgi nākamajā solī jau palīdzētu būtiski piesaistīt papildus finansējumu, kas būtu novirzāms reģionu attīstībai, bērnu jauniešu iesaistīt sevišķu kontekstā šobrīd ar demografiskās situācijas rādītājiem. Un vēl ir virknē sociālo ieguvumu, kurus es varu neiet detaļās, bet noteikti tas tāds komplekss, ko mēs iegūtu, ja mēs kvalitatīvi novadīsim šo procesu līdz galam un līdz rezultātam. Varbūt man jautājums Futbola federācijai, jūs vēl šeit esat. Manuprāt, ka FIFAi bija arī tādi sociāli rakstura projekti, kur sadarbojoties, faktiski Izglītības zinātnes ministrija, manuprāt, bija tikai sadarbības partners. Faktiski Futbola federācija kopā ar FIFAs finansējumu arī palīdzēja veidot sportiskās aktivitātes mūsu reģionos, ne tikai Rīgā. Tad varbūt pavisam īsi, kāds ir tas arī varbūt futbola un sportisko aktivitāšu pienesums arī mūsu bērnu un jauniešu izglītošanā, un varbūt mums nākamais ziņojums valdībā būs par aptaukošanās problēmu mazināšanu, ko veselības ministrs virza. Varbūt arī šajā kontekstā pāris vārdus, kā jūs redzat. Viens ir futbola stadions, un tad mēs domājam par lielo futbolu, bet varbūt patiesībā tā ikdiena, kāda jūs redzat arī tā futbola ietekme uz bērnu un jauniešu tādu gan sociālo iekļaušanos, gan arī veselības uzlabošanu varētu būt, un kāda varbūt ir kādi piemēri, ko jūs varat minēt, ko jūs jau darat kopā ar mūsu jauniešiem? Jā, paldies par jautājumu. Šeit mums ir
divi partneri, tas ir FIFA un UEFA, un mēs ar abiem partneriem cieši sadarbojamies gan ar IZM, gan paši. Attiecīgi, kas darams ar IZM un FIFA, tad mēs uztaisījām jaunu projektu FIFA for School, kuru mēs iesaistījām vairāk nekā 100 skolas. Patiešām ļoti fantastiski aizraujošs pasākums turnīrs, un ar UEFA mēs atveram jaunu programmu meitenēm UEFA Playmaker, kur mēs gada laikā piesaistījām 3000 meitenes pa visu Latviju. Līdz ar to šajā visa kontekstā mēs sadarbojamies, protams, un tas ir fantastisks iegūms mums visiem. Tāpat arī šodien mēs ar FIFA pārstāvjiem un Rīgas pašvaldību atveram 2 futbola laukumi Pļavnikos un Imantā. Tās ir priekš bērniem, un tieši tagad atrados mašīnā, es atvainojos Pļavnikos. Mēs atveram tikai jaunu futbola laukumu, kurš ir pilns ar bērniem. Līdz ar to tas ieguvums un ieguldījums ir ļoti liels, un es domāju, ka mums arī vajag cienīt tos partnerus, kurš gulda katru gadu ap 20 miljonus eiro Latvijas ekonomikā. Labi, paldies. Švinks kungs, lūdzu, jums vēl komentārs? Jā, finanšu ministrs, man liekas, līdz galam neatbildēja par to kopējiem PPP iespējamiem kapeksim. Mēs atbildēsim, mums arī ir Rail Baltica jautājums, un mēs noteikti finanšu ministrs varēs sagatavot atbildi par kopējiem PPP projektiem. Tā kā mums ir arī vēl jautājums par Rail Baltica, mēs noteikti varēsim atbildēt taču. Kādas ir tās kopējās iespējas, jo Rail Baltica noteikti pretendē uz lielāku iespēju? Bet, premjeras, nav taču grūti atbildēt. Tagad ir lūdzu, jūs pats esat uzņēmējs, un jūs pats zināt, ko nozīmē. Uzņēmumam ir sava bilants un savs budžets, ko viņš var atļauties, ko nevar atļauties. Tieši tas ļoti precīzi ir, jebkurai ministrijai tieši tāpatās, kā jums ir ķekavs apecēš, ir jūsu budžetā iekšā 1,25 daļa no kopējā kapeks, kas viss ir. Un tātad katru gadu jūs tā maksājat budžetā. Un šeit arī ir izglītības ministrija ļoti skaidri un gaiši saprot, šis nav budžeta palielinājums. Tā ir šī summa, par ko mēs runājam, starp 8 miljoni, kā viņi sadalīsies, to es nezinu, bet tā būs izmaksa ministrijas budžetā. Punkts un āmen, tur nav citu risinājumu. Tieši tāpatās, kā aizsardzības ministrija būvē tagad savus projektus šādā veidā, tā būs 1,25, 1,30 daļa, kā tas projekts tiks realizēts, katru gadu būs ministrijas budžetā. Tur nav nekādas cits raķešu zinātnes ministri. Tā kā es tādā ziņā skaidrs, ka agro vai vēl tas limits tiks izsmelts, un tādēļ es teicu, ka droši vien pieder pasauli, tiks pirmo to darījis, to izdarīs. Ja? Tieši tāpatās, kā ceļš šobrīd mājokļus būvē reģionos, kā daudz citas lietas tieks to dara, kas tie to realizēs. Ja? Un tas ir tas jautājums par to, skaidrs, ka vienā brīdī iestāsies limits, bet savādāk tur nav nekādu citu limitu, kā tikai viena attiecīgā tā daļa katru gadu ministrijas budžetā. Nav citu. Valstī ir pieņems budžets, to apstiprina nobalso Saeima, un parlamenta apstiprinātā budžeta ietvaros darbojas valdība. Tas arī ir viss punkts. Es domāju, mēs paturpināsim to sarunu. Es domāju, te ir svarīgi saprast arī PPP projektos. Mums tāpat ir valsts uzņēmumi, daži ir pieklasificēti, daži nav pieklasificēti. Un tas ir arī svarīgi, kurā bilancē atrodas noteikti tad arī saistības. Es domāju, tas būs tieši tas nākamais jautājums, par kuru mums būs jārunā, lai valstī nebūtu jāuzņemās visas šīs saistības. Tāpēc arī es jautāju, vai Rīgas doma ir gatava iesaistīties, vai Futbola federācija ir gatava iesaistīties, jo bieži vien mums projektos ir tikai tā, ka ir valsts uzņēmums un valsts budžets, un tad nav neviena cita partneri, kas šīs saistības var uzņemties. Te noteikti manevra iespējas stādījādi ir, kad ir vēl partneri, kas ir gatavi arī dalīt ar valsti potenciāli nākotnes saistības, līdz ar to valsts nav vienīgā, kurai arī par šo visu būtu jāmaksā. Kolēģis saprot, ka šis jautājums ir izsmelts, līdz ar to sakam paldies Izglītības zinātnes ministrijai, visiem iesaistītiem, turpinām darbu, un pēc plāna es redzu, ka nākamā gadā ir paredzēts tātad jau detalizētāks ziņojums par potenciālajiem aprēķiniem. Un visdrīzāk, ka mēs runājam, ja izdosies novienoties par vietu, es saprotu par Skonto stadionu, izdosies ar privāto partneru novienoties. Bet mēs sākām skatīt veselības ministri jautājumu. Tā kā ministrs ir atpakaļ, presi viņa ir palaidusi pie mums atpakaļ, tad mēs sākam ar 4.1, kas ir tieši plāna projekts par liekā svara un aptaukošanās izplatības pieauguma mazināšanu 25. 29. gadam. Jā, paldies, premjera kundze, kolēģi. Mums ir 2 plāni šodien, kur nepieciešama apstiprināt. Tad šī ir pirmais par lieku svaru.
ir vajadzētu saprast, ka liekas ķermeņa masas izplatības līmenī Latvijā ir augstāk nekā vidēji Eiropas Savienībā. Mums šobrīd ir 59,2%, kamēr Eiropas Savienība vidēji ir 56%, un īstenībā pēdējie 4 gadi tas augus ļoti strauji. Mums 20. gada bija apmēram 54%, tagad mums ir 59,2%. Protams, nevajag aizmirst, ka Covid laikā cilvēki maz bija kustības, īpaši bērniem, kur katrā 5. bērns arī ir ar lieku svaru. Mums ir ambīcijas arī, kā kolēģi runāja par stadionu iepriekšējais jautājums. Mūsu ambīcija ir arī, ka mēs gribam pēc 25 gadiem, lai tomēr Latvija tiktu uz to skaitli, kur ir nepieciešama. Šobrīd mums ir veselīgi nodzīvot mūžu gadi ir 54,2, kamēr, piemēram, ir jābūt daudz labāk, un mūsu mērķis ir tik pie 72,8. Ko mēs gribam? Mēs gribam īstenībā, lai vienkārši sabiedrība būtu aktīvāka, tad fiziskas aktivitāti, īpaši bērni un pieaugušie, palielināts. Mēs gribam uzlabot arī iedzīvotāju uzturu paradumi. Mēs gribam samazināt iedzīvotāju ar lieku ķermeņa masu īpatsvarā un, protams, pieaug arī aptaukošana, ārstēšana. Un jūs redzēsiet, ka mums ir sistēma pēc luksuforu, kur parādīt, cik normāli iedzīvotājs, cik procenti ir Latvijas iedzīvotāji ar normālu svaru, cik ir ar lieku svaru, cik arī ar aptaukošanu. Jo aptaukošana, kolēģi, es gribu atgādināt, ka tas arī ietekmē demogrāfiju, jo tas ietekmē tieši reproduktīvas veselības sistēmā, tieši ietekmē arī, protams, hroniskas slimības, sirds-asinsvadu slimības un, protams, arī ir ar lielu paaugstinātu risku invaliditātei. Tad darbs ar profilaksi grupām. Tad mums ir jāstrādā īstenībā pie visām grupām. Ne tikai pie tiem iedzīvotājiem, kam ir risku vai ir lieks svārs. Mums arī jāstrādā ar normālu svāru iedzīvotāju, jo tad jāpastāsta vairāk informatīvi par to paradumi, par fiziskas aktivitātes. Ir jāveicina to, un mēs šobrīd darām, bet, diemžēl, netik regulāri. Mēs mēģināsim maksimāli izmantot Eiropas struktūra fondas līdzekļiem. Un, protams, ir ļoti būtiski monitorēšana, risku monitorēšanas. Ja mēs runāsim par liekais svārs, tā kā sekundāra profilakse, ir ļoti būtiski, lai apturētu to pieaugumu, lai neiet uz aptaukošanu, un tā pašā laika, lai iet arī, lai normalizētu to lieku svāru. Tāpēc ir ļoti būtiski agrīna atpazīšanas, tad tā ir saistības tieši ar primāras aprūpi, ar ģimenes ārstiem, kā atpazīst gan arī ārsts to atpazīst, gan arī iedzīvotāji. Vecāki redzēs, ka bērnam riski ir palielināti un viņš iet ar lieku svaru, tad ir nepieciešams pasniegt laicīgi palīdzību. Un, protams, ir jāskatās programma ar speciālistu konsultācijas par dzīvesveidu, par uzturu, un, protams, ir nepieciešams jauniešiem, kam ir lieku svaru, arī regulāru veselības izmeklējumu. Un pēdējais un ļoti svarīgs punkts, tas ir aptaukošana, kas ir 20%, un tur vairs ne tikai vajadzētu konsultēt, bet tur arī vajag ārstēt. Vispirms ir vajag diagnozēt to, un ļoti skaidri ir jābūt plāns ārstēšana. Un šeit ārstēšana varētu būt vairāki. Gan arī uzturu speciālisti, gan arī psihologi, psihiskas veselības atbalsts. Un, protams, arī ļoti būtiski neizslēgt, ka mums arī nepieciešama ķirurģiskais ārstēšanas. Un mēs, piemēram, mums bija vienu projektu, kur 200 vai 300 pacienti laikam. Man liekas, 200 pacienti ar aptaukošanu, ar lieku svaru, kur izmantot Eiropas finansējumu, mēs arī ārstējam ar ķirurģiski, un, protams, pēc tam sako programmu, ēšanas programmu, psihiskas veselības programmu. Tas ir ļoti būtiski, lai cilvēki pēc tam turpina saglabāt tos svara samazināšanai. Ja mēs runāsim, rezumēsim
svarīgo plānu ļoti būtiski ir arī sabiedrības, protams, iesaistes. Tas ir ļoti būtiski. Un ļoti būtiski, protams, ir veselības prātība. Un domāju, ka mēs turpināsim strādāt ar izglītības ministriju par to, arī bērniem, sakot no 1. klasē un tālāk, ir jāsaprot, ko nozīmē fiziskas aktivitāte, jāsaprot, ko nozīmē uzturu. Un arī, protams, mēs turpināsim labot dažādi noteikumi, kas ir saistīti tiešām ar sportošanas skolas, ar atbrīvošanu no skolas. To mēs turpināsim ar ministru strādāt gan veselības, gan izglītības ministriju. Es aicinu kolēģi atbalstīt. Protams, ir lielas izaicinājumi nākotnē ar finansējumu. Mums ir daļa no finansējuma, šobrīd ir iezīmēta Eiropas struktūra fondos. Protams, ir daļa no finansējuma, jau mēs uzsākam, piemēram, šogad dažādas aktivitātes, kas arī no iekšējas, no budžetā, no veselības ministrija budžetā, bet noteikti nākotnē, gan 27. 8. mēs cerēsim, ka tomēr vispār valsts ekonomika aug labāk un būs iespējami papildus finansējumu, ko mēs varam arī pieprasīt pie katra budžeta. Paldies par uzmanību. Labi, paldies. Lūdzu, vārds izglītības ministrei. Jā, es gribēju pateikt paldies veselības ministrijai par sadarbību un ka jūs redzat mūs kā ļoti svarīgu partneri. Es tikai varu atbildēt ar to, ka ir nepieciešama tiešām vairāk institūciju sadarbība, lai varētu šo plānu ieviest. Un es domāju, ka tā ir tāda ābeces patiesība, ka fiziskai veselībai un tas, kā cilvēks jūtās, ir tieši ietekme arī uz viņa garīgo sniegumu. Un skolā mēs to ļoti labi redzam un apzināmies, tāpēc ir ļoti svarīgi, ka mēs gudri veidojam to mācību programmu, kas ir sports un veselība. Un uz to sadaļu, kas ir veselība, paskatāmies tikpat līdzvērtīgi, cik uz to sadaļu sports. Vispār ļoti labi šī diskusija iet kopā ar iepriekšējo arī sarunu, jo nešaubīgi, ka atsevišķi jautājums ir arī, kādas ir mūsu prioritātes sporta politikā. Es varu tikai apliecināt, ka jaunatnes sports un tautas sports ir divas ļoti būtiskas prioritātes, un mēs arī ļoti labi apzināmies, ka tautas sports ir arī tādā ciešā sinerģijā ar jaunatnes sportu, jo jauniešiem ieradumi, aktīvi dzīvesveida ieradumi veidojas kopā ar vecākiem ģimenēs. Un to mēs varam panākt, ja mēs atbalstam tautas sportu. Tad, jā, ļoti labi mums jāsadarbojas uz veselības pratību un lielāku uzmanību arī jāpievērš tādiem jautājumiem kā veselīga pārtika. Manuprāt, ir atsevišķa diskusija vēl vajadzīga par visiem šiem neveselīgajiem saldajiem dzērieniem joprojām, vai tur viss ir kārtībā ar šo dzērienu pieejamību un arī cenu politiku, bet to es tikai pagaidām izmetu, kāds ir tas virziens, jā. Tā kā, jā, paldies, un mēs turpinām sadarbību. Jā, paldies. Es gribētu par to dzērienu ar cukuru vienkārši komentēt, ka mēs esam budžeta ielikām to akcijas dzērienu, kur ir virs 8 gramu, manuprāt. Un mums arī ir ļoti labas sadarbības ar uzņēmēju. Mums ir memorandi, ir parakstīti, man liekas, 13 vai 14 uzņēmēji, kur ražo sūlas, piemēram. Un viņi jau ar to memorandi viņi darīs, ka pakāpeniski to cukuru samazināt, jo viņi arī stāsta, ka arī tā garša mainīsies, jau ir būtiski pa 1 gadu to izdarīt, ir nepieciešama laiku, lai pieradinātu arī sabiedrībā uz nedaudz citu garšu. Un šodien mēs arī saņēmām vēstuli no Rīgas Universitāte, Veselības veicināšana institūts un arī Mama un Tēti organizācija aicina, lai valdība arī turpmāk ielikt vairāk akcijas nodokļi uz tā dzērienu, kas satur vairāk cukuru. Paldies. Paldies veselības ministram. Došu klimata un enerģētikas ministram vārdu, bet manuprāt, ka mēs tieši paredzam tiem dzērieniem, kuriem bija paaugstināts cukuru saturs. Mums ir jau lielāka akcijas un skaidrs, ka šis jautājums tika diskutēts, manuprāt, vienā no iepriekšējām valdības sēdēm. Skaidrs, ka ražotāji grib paredzamību, bet jebkurā gadījumā mēs jau esam iepriekš teikuši, ka mēs cukurotos dzērienus neatstāsim bez ievērības, jo viņi nav noteikti tie veselīgākie veselībai, kaut arī varbūt viņi pat reizēm ir bezalkoholiskie. Lūdzu, klimata un enerģētikas ministram vārds. Jā, redzot to aptaukošu problēmu, varbūt drīzāk tāds ierosinājums pārdomāt tādu ideju, ņemot vērā, ka Zemgājas ministrija sanāca ļoti labi ieviest to karodziņu principu veikalos, ka mēs redzam
iespējams skatāmies kā citās valstīs, kā pieņemsim ASV, kur tu iejūt kafejnīcā, tu redzi, cik ir kalorijas katram ēdienam. Tas nav daudz, it kā tas neko daudz neprasa, bet cilvēkam liekreiz aizdomājoties, cik tev tas desertā ir kalorijas, jo atkal man personīgi iet ēdienkartē, man nav nejausmas, cik tur daudz maz kaloriju, bet iespējams tas tāda maza lieta, kas tomēr kaut kādu cilvēku varbūt liekreiz atturētu, kas īstenībā arī ļoti daudz neprasa, varbūt tās ļoti liels ieguldījums, tīri tā kā vairāk sabiedrības informēšana, ka varbūt tādu ideju varētu apdomāt, aprunāt, nezinu, ņemt kaut kādu zemkopu mirisi kopumā, apskatīties, varbūt ne tīri veikalā, bet varbūt sāk, kaut kā sākt ar kaut kādā momentā, kaut kādās kafejnīcās, varbūt tas tās populārākais, kur ir tie ātrie ēdieni, tā saucamais fast food, varbūt ar to kaut kādu sadaļu sākt vienkārši, lai informētu sabiedrību, tādā veidā liekreiz cilvēks varbūt aizdomāsies. Paldies! Paldies. Redz, kā mums ir idejas. Finanšu ministram lūdzu vārdu. Jā, paldies. Kā finanšu ministrs vienmēr šādās diskusijās redz uz mērķi orientētu budžetēšanu. Un es ļoti priecīgs esmu dzirdēt no veselības ministra par to, ka tiek runāts par dzīvildzi. Ļoti svarīgs jautājums, tiešām valstis par to cīnās. Un tas ir svarīgs rādītājs, kas kustās. Tiešām valsts panāk rezultātus un tur ir. Un tad es gribētu, pētot šo jautājumu, apsties vienu citu rādītāju, kas ir svarīgs, un viņš ir Ziemeļvalsts un Baltijas valsts, īpaši Latvija, un tās rādītājs ir, cik daudz jauni cilvēki, kad viņi pabeidz izglītības sistēmu, pabeidz mācīties skolā vai pabeidz augstskolu vai koledžu, cik viņi nodarbojas ar sportu. Ja? Un tas rādītājs, es tiešām neesmu skatījies pagājušo gadu rādīt, bet 2 vai 3 gadu atpakaļ, es domāju, liela izmaiņa tur nav. Latvijā tas rādītājs ir 13% vai 14%. Ja? Skandināvijā tas ir 75%. Ja? Un es gribu teikt, ka tā ir tā fundamentālā kultūras maiņa, kurā tas saka, ka tā nav regulāra tāda, kad mēs esam profesionālais sports vai kā savādāk, bet 75% cilvēku iziet ārpus regulārām mācību iestādēm, kuras varētu būt tā sportošana, būt iekšā mācību programmās, tas ir iegājis jau viņu kultūrā, viņi to uzskata par pamatu. Ja? Un tas ir viens no fundamentālajiem rādītājiem, kas palielina dzīvildzi, tas nācijas locekļu skaits, kas to uzskata par nepieciešamu nodarboties fiziskām aktivitātēm. Man liekas, ka šādam tas, ko jūs uzsākat, ir daļa no šī un patiesībā tas ir abu ministriju liels jautājums, kādā veidā veidot šādu kultūru, ka tas ir tā nodarbošanās arī ir pašsaprotama, ja? Un otrs, protams, ir tas, ka tika uzrunāts jautājums par šī ēdināšanas kultūru, tā tas ir, un jāsaka, mēs arī ejam to ceļu attiecībā uz akcijas celšanu šīm preču un preču grupām, un es ceru, ka šeit neveidosies nakts tirgus un kontrabanda šī gadījumā. To mēs nenovērojam kā alkoholam vai kaut kur citur, bet katrā ziņā es gribu teikt, ka, manuprāt, šis ir viens liels rādītājs, kur vajadzētu likt virsū un skatīties tieši, kā panākt to rezultātu, ka nevis 13, ja, nevis 13, bet 6, teiksim tā realistiski 30, 40, 50% uzskata par pašsaprotamu, tad, ka man neviens nepieskata, ka es pats tur visu, ko daru un ņemos un pats gādāju par sevi. Ja? Tas ir tas, man liekas, te būtu tas lielais pagrieziena punkts. Ja? Paldies. 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 Es gribēju komentēt, ka mums ir dati, tagad, ko mēs mēģinājam savākt to dati, ka mums apmēram 45,000 jaunieši vai bērni, kas sporto, tāds ārpus skolas, ja? Hokeja, futbola, ja? 45,000 apmēram. Ko mēs apmēram saprotam, kur nepieciešām regulāri to veselības izmeklējumu, regulāri vienu reizi gadā. Ja. Un mēs mēģināsim, ņemot vērā, ka budžeta mātes un bērnu plānu un demogrāfijas, mēs palielināsim arī finansēšanu, lai vienkārši ņemsim vairāk bērni un samazinām rinda uz to regulāru pārbaudi. Labi, manuprāt, ar tādiem praktiskiem rīkiem jau noteikti var palīdzēt. Reizēm tā izglītošana, mēs gribam izglītot, bet patiesībā tādas lietas, kas maina ieradums, laikam šeit vislabāk var palīdzēt. Ar izglītošanu īsti nepietiks, jo es nekomentēšu klimata un enerģētikas ministrā Amerikas Savienoto Valstu kaloriju skaitīšanu, bet viņiem arī ir liels problēmas, protams, ar uzturu un visām šīm lietām. Eiropa tomēr laikam vienmēr ir ierobežojis nedaudz industrijas, lai vairāk domātu par cilvēku to
veselību un to uzturu, ko mēs ēdam. Bet, kolēģi, ja nav vairāk par šo jautājumu, es domāju, virzamies uz priekšu, būs noteikti jāmeklē vēl risinājumi, kā mēs varam pie veselīgāka dzīvesveida tikt. Manuprāt, arī ik pa laikam mēs saskaramies ar jautājumiem gan par iespēju veicināt veselīgāku uzturu skolās, bet, manuprāt, arī tas, ka mēs skolās dodam siltu ēdienu, ir liels pluss tam, ka bērni tomēr pēd, jo daudz, kur nav tā, vecāki dod kastītes, un ko tur katrs vecāks iedod, citreiz varbūt neiedod. Es domāju, tas arī būtiski tomēr tādā bērna veselībā un arī spējā mācīties ikdienā, izglītoties palīdz. Tā kā paldies noteikti veselības ministram par šo. Bet otrs nav mazāk svarīgs, es teiktu, ka arī ārkārtīgi būtisks ziņojums 4.2, ejam tātad pie 4.2, ir plāns par veselības aprūpes pakalpojumu onkoloģijas jomā uzlabošanu 25. un 27. gadam, un tātad, ja no 25. un 27. faktiski tas jau daļai ir par to, ko mēs esam darījuši jau šogad, un, manuprāt, diezgan daudz, kas ir darīts arī saistībā ar kompensējumu medikamentu skaita pavairošanu, ar dažādu jaunu zāļu ieviešanu. Manuprāt, arī pagājušā gadā mums tā diskusija bija diezgan liela, ka mēs arī limitus paaugstinājām onkoloģiskajām zālēm, tātad nav vairs zemākā šī līdzmaksājuma daļa 50%, bet tikai 25% šobrīd pacientiem ir. Tātad varbūt ministrs izstāstīt, kas ir šajā onkoloģijas plānā. Jā, paldies. Un turpinājot premjēri, es gribu parādīt, kur mums ir nākamais prezentācija. Kolēģi. Viņi šaro, viņi grib. Bet es gribēju parunāt par to, ka, piemēram, ņemot vērā, kas bija investēti pēdējā 4-5 gadi, mēs tomēr redzam, mēs visu laiku prasām, vai tiešām investējam pareizi, vai ir rezultāti, vai mirstības samazina. Un tas arī, ko es gribēju parādīt, ka, piemēram, priekšlaicīgas mirstības no laundabīgiem audzējiem vecumā līdz 64 gadiem uz 100 000 iedzīvotāju 20. gadā bija 103,5, 24. gada ir 92,4. Tad mēs runājam gandrīz pa 11% starpībā pa 5 gadiem. Kāpēc tik daudz investēt, lai būtu inovatīvi medikamenti, lai būtu efektīva ārstēšana onkoloģu pacientiem, un arī investēt vairāk un runāja vairāk par skrīningu, kā ir jāiet pārbaudīties laicīgi, lai atrastu, piemēram, lai diagnozētu pirmai stādi vai otrai, ne 4. vai 3. Tāpēc mēs arī, ja mēs paskatīsimies, žēl, ka es nezinu, kāpēc nav, ja mēs paskatīsimies arī uz 5 gadu izdzīvotības personam ar laundabīgu audzēju no 2010. gadā līdz 2024. gada starpība ir 2010. gada 40,6, tagad ir 51,2. Ja? Tad atkal mēs runājam par to, ka mēs arī šī laiku ir pagarināti. Ja? No 5 gadi reku parādies tagad. Ejam tālāk. Jā, šito te, ko es tikko minēju, ja, jūs jau varat redzēt, pirmā puse ir no 103 uz 92, un otrais par 5 gadu periodu arī ir uzlabot no 10. gada līdz 24. gadā, arī pa diezgan punkti. Ejam tālāk. Un tad mēs parunāsim par skrīningu. Mums ir tad 4 programmas, skrīninga programma Latvijā. Tad mums ir dzemdes kaklas vēzis, mums ir krūtas vēžu skrīninga, mums ir resnazārna vai kolorektālās vēzis, un mums ir arī, mēs uzsākam prostāta vēzis. Pēdējā laikā arī šī skrīninga procenta arī uzlabot. Mums bija iepriekšējais plāns, kas tikko beidzies, un tāpēc mēs gribam turpināt ar šito te. Tātad mēs redzam, ka ir uzlabojumi pa 23% dzemdes kakla vēžu skrīninga, krūtas vēžu pa 8%, kolorektālais vēzis pa 11,9%. Tā pašā laikā mēs gribam runāt par resnas zārnas vai kolorektālais vēzis par 3. un 4. stādijā. Mēs redzam, ka joprojām mums ir apmēram līdz 30% no pacientiem, diemžēl, netik laicīgi
diagnozēt. Tad tā saucamā vēlienas stādijas. Kas ir mērķis no šito te plāns? Kāpēc mēs gribam to plānu pieņemt? Tāpēc mēs gribēsim, lai nodrošinātu uz pacientu centrētu, integrētu un visaptverošu veselības aprūpi onkoloģijā un onkohematoloģijā jomā. Tad mēs gribam pagrinot veselīgi nodzīvotos mūžu gadus. Tāpat arī mēs gribam, lai to nevienlīdzība starp centru un reģionālas samazināt to reģionālas atšķirības onkoloģijas aprūpi pieejamības kvalitāti un rezultātu. Kāpēc mēs ejam uz to metodisko pilnveidošana, ārstēšana, vienota algoritmu. Ja pacienti, kas tika ārstēt onkoloģija Rīga, tāpat kā ārstēt Liepājā vai ārstēt arī, piemēram, Daugavpilī. Un, protams, ir rezultāti, ir ļoti būtiski pilnveidot to profilakses pasākumu un, protams, izmaksu efektīvu un kvalitatīvu veselības aprūpi pakalpojumu nodrošināšanā onkoloģija jomā visi Latvijas iedzīvotāji. Nākamais lūdzu, tātad mums ir 5 rīcības, 5 punkti. Pirmais ir profilakse, tad valsts organizēt vēžu skrīningu, kā es minēju, metodoloģiski pilnveidošana, aptveres un atsaucības palielināšana. Vēl joprojām mēs sūtam vēstules, piemēram, NVD, lai sievietes aiziet pierakstīties uz mamogrāfijas. Mēs neredzam, ka tā atsaucības ir ļoti liela. Protams, ir labāk 8%, bet mēs gribam tikt uz tādu līmeni, ka, piemēram, vidē Eiropas Savienībā. Mēs gribam tāpat arī ar dzemdes kaklas vēzis arī līdz 70%. Un tas ir jautājums par to atsaucību. Piemēram, ir cilvēki, kas uzskata, ja es zvanu un redzu, ka man pierakst pēc 3 mēnešiem, tas ir par daudz, es neeju. Bet jāsaprot, tā ir screening. Jums ir jāpieraksta. Kanādā, piemēram, uz gadu, ja ir screening. Tā nav akūta, tā nav zālo koridoru, tā nav dzeltenu koridoru. Tāpēc es aicinu iedzīvot tomēr, kad saņem to, un ja arī ir 3 mēneši, tad pierakstīsimies, jo tad, kad nāk, tad mēs atklāsim, vai ir problēma vai nav problēma. Īpaši, ja nav sudzības. Ja ir sudzības, tas ir cita programma pilnīgi. Es parunāšu vēlāk. Ļoti būtiski, ko mēs gribam arī ieviest, ir pacientu zinotas pieredzi. Tad mēs tagad ieviesam daudz klinikas prem, tad aptaujas, kur atbildēja pacientu par savu sajūtu, par komunikāciju, par attieksmi un tā tālāk. Mēs gribam arī, lai zinātu vairāk par kvalitāti. Ja? Un trešais un ļoti būtiski, mēs ejam pakāpeniski, mums jau daudz inovatīvi medikamenti, mēs ejam uz personalizētas ārstēšanas un individuāla ārstēšana. Tad mēs netērēsim naudu uz ārstēšanu, ko mēs zinām, iespējams daži pacienti ir nepieciešami ļoti individuāla ārstēšana. Un, protams, ļoti būtiski, ka iepriekšējais plāns nav bija, un tagad premjera ir ļoti būtiski, to ir bērnu onkoloģija. Iepriekšējais plāns viņš nebija iekšā, šobrīd ir iekšā, un šī arī izmantosim to arī finansējumu, kas tagad būs no 34 bērniem, gan jauni medikamenti onkoloģija, gan arī retas slimības, gan arī, protams, ļoti būtiski to inovatīvi ārstēšanas metodi, kas bērniem ir ļoti būtiski arī atklāt laicīgi, piemēram, genetiski un ārstēt arī. Un pēdējais un ļoti būtiski, kas man finanšu ministrs vienmēr patīk, tas ir platforma, tad digitalizācijas. Turpināsim digitalizēt. Mēs nākamā gada otrā pusī gribam ieviest vienotu pierakstu, un tas ir ļoti labi pierādīt, kam ir vajadzētu, piemēram, zalo koridoru, tad ātrāku, kam ir screening, kam ir cilvēku, kurš var gaidīt, kura vietā ir ātrāk, kad es tikšos procedūrā, būs tā, ka prognozējam, kā cilvēki var tikt un kura rajona un kura vietā. Un tas ir arī ļoti būtiski priekš pētījumiem. Rezultāti. Ko mēs gribam no rezultātiem? Ko es tā kā minēju? Tātad mēs turpināsim vakcināciju ar CPV, tātad visi jaunieši līdz 12 gados vecu meiteni un zēni ir jāturpina vakcinēties. Mēs gribam tikt līdz 75%, jo tas samazina vairākus vēzis risku, kas ir iesaistīti ar CP vīrusu. Mēs gribam palielināt to aptveri, kā es jums minēju, krūts vēzi, mēs gribam tikt un dzemdes kaklu vēzi līdz 70%. Mēs esam vēl tālu no tā, tur ir jāstrādā vēl daudz. Arī zārnu vēzis līdz 35%, mēs tagad esam tuvu 20%, un prostātas vēzis, kur šobrīd mēs uzsākam, mēs gribam arī tikt uz priekšu.
Ļoti būtiski radītāji ir samazināt mirstības, un tas ir būtiski. Katru eiro, kuru mēs investēsim, ir jāredz pretī, vai tas ietekmē uz mirstību samazināšanu. Nākamais ir ļoti būtiski, ir jātiks pie Eiropas rādītājas limita, kas ir 5%. Tas nozīmē, ir jāpagarina to 5 gadu dzīves ilgi radītāji, un ļoti arī svarīgi turpmāk arī rūpēties par mūsu infrastruktūru. Tāpēc tas Latvijas vēžu centra akreditācija, kā Excellence Center, ka šogad mums bija eksperti, un nākamā gada vidū viņi būs atpakaļ, un es ceru, ka viņi piešķiri mums to Excellence Centru. Ļoti būtiski šeit valdības kolēģi atcerieties, ka darba vide priekš Excellence centra ir ļoti svarīgi, līdz ar to onkoloģija centra rekonstrukcija, otrā daļa, tā arī mūsu izaicinājuma valdībā nākamā gada, ka mēs arī atradīsim finansējumu, lai to arī onkoloģija centra pabeigta rekonstrukcija. Un pēdējais un ļoti būtiski, mēs uzsāksim jauni skrīningi, tas ir kungu un plaušu vēzis skrīningi, un mums arī izdevās Latvijā vadīt šī pasākumu Eiropā šobrīd. Notiks darbu 27 valsti, un no mūsu pusi vadā latviešu zinātnieki, profesori Jānis Mārcis Lejā un citi kolēģi šeit. Mēs vadām to projektu Eiropā. Un tas, lai mēs varēsim arī nākotnē laicīgi uzzināt par plaušu un kungi vēzis. Un pēdējais, šito te es jau minēju, ejam tālāk lūdzu, ieguvumi jau visi minēt. Es gribu tikai parādīt vienu slaidu. Mēs uzstājam, tas arī ir finanšu ministram, arī, lai redz, 15-17 gadā bija 1100 pacienti, un salīdzināsim 15-17 gadā ar 22-24 gadā. Tātad 10 gadi, apmēram 7 gadi starpībā, mēs investējam daudz onkoloģijas ārstēšanā, diagnozi, tā. Ko mēs redzam starpībā? Katru eiro, ko mēs investējam, deva mums 27% palielināt dzīves ilgi pacientam ar krūti vēzis, 27%, ieskaitot 4. stādijā. Agrāk 4. stādijā cilvēki, diemžēl, ilgi nedzīvo un mirst. Šobrīd viņš var dzīvot vairāk nekā 5 gadi. Tas ir pateicot daudz jauni medikamenti, ko mēs ielikām, un turpina cilvēku lietot medikamentu un turpina strādāt un dzīvot. Mēs esam no 1100 pacientu izglābām no nāves 129 pacientu. Mēs esam pa 53 cilvēku papildus dzīves gadi vēža pacientu katru gadu. Ja mēs ejam uz nākamā pēdējo slaidu, šajā prezentācijā, kolēģi, uz nākamā slaidu, es gribu parādīt arī no Eiros pusi. Tas ir par to, no 15. gada līdz 24. gadā mēs varējām samazināt 4000 hospitalizācijas dienas, kas mums maksā ap 1 miljonu eiro. Ko es gribu pateikt, ka investēsim ļoti redzamības, piemēram, ārstēšanu, konkrētu inovatīvu medikamentu, konkrēti jaunu medikamentu, kas ir efektīvi, kas liek cilvēku ātri iet atpakaļ savā darbā, kas liek cilvēku dzīvo ilgāk, ar labāku dzīves kvalitāti, tas arī beigās dod mums. Varbūt tā laika, kad mēs investējam, mēs nezinājām, ka būs 1 miljonu eiro labāk, jā, mazāk, bet šobrīd mēs to redzam. Līdz ar to tas ir ilgspējas, ilgtermina investīcijas, kas dod atpakaļ finansēšanu arī ekonomikā. Nu, es aicinu atbalstīt, es zinu, ka arī ļoti liels izaicinājums, es gribētu pateikt, ka daļa arī atrast budžetu nākamā gada, bet daļa arī mēs pieprasīsim nākotnē pie katrā budžeta, gan 27, gan 28. gadā. Mēs arī mēģināsim no efektīvi, arī līdzekļi no iekšējā veselības ministrijas arī budžetā efektīvi strādājot, arī investēt šī plāna realizācijas. Paldies! Labi, paldies. Es domāju, ka tas, ka nākamā gadā ir arī vismaz atrasts finansējums jau, lai iet uz priekšu un to metodisko ārstēšanu arī uzlabot, tas ir ļoti pozitīvi. Es kamēr arī ātri iegāju savā oficiālajā Mana Latvija LV e-pastā, tur var apskatīties, vai jums nav kaut kurien nosūtījums, ko Nacionālais veselības dienests nosūta. Man ir Nacionālais veselības dienests sūta, tā kā es domāju, ja tur ir arī... Es saprotu, tur ir dažādas šīs diagnostikas, mums ir 4, tā kā noteikti abiem dzimumiem ir dažādi izmeklējumi, uz kuriem var doties, bet tas noteikti liek cilvēkiem domāt par veselību. Skaidrs, ka daudz cilvēku domā, nu kā, es uzreiz nevaru pierakstīties, te ir vairāki telefoni, uzreiz arī pateikts, kur var pierakstīties,
Katrā ziņā tas veicina cilvēkiem domāšanu. Tas laiks reizēm tik ātri paskrien, ja tu esi aizņemts, ja tev ir ģimene, tu nemaz nepamani, kad tu pēdējo reizi biji. Un katrā ziņā šis palīdz novērst priekšlaicīgas nāves gadījumus. Es saprotu, ka tie rezultāti uzlabojas. Un onkoloģijas jomā šobrīd gan zāles attīstās, gan ārstēšanas metodas mainās, gan arī, kā es redzu, veselības nozara pati redz, ka savādāk veidojot tātad arī šo ārstēšanu, izstrādājot metodoloģiju no centra, iedodot to metodi visām mūsu reģionu, arī slimnīcām, kas ar to ir spējīgi strādāt, mēs ātrāk varam diagnosticēt un arī nozīmēt ārstēšanu cilvēkiem, kuriem tā būtu ļoti būtiskā, lai viņi varētu arī dzīvot un kvalitatīvi dzīvot. Kolēģi, vai ir kādi jautājumi veselības ministram par šo? Skaidrs, ka tas jautājums jau nenorims šodien, būs noteikti nākamā gadā arī jānāk ar kādu update, kā mums sokas, bet tas, ka mēs varētu iegūt labākus rezultātus tajā, ka cilvēki tiešām spēj ātrāk atklāt šīs slimības, ir sevišķi, kur ir novēršamās nāves un novēršamie gadījumi, kas varbūt sabojā veselību, kad ir jāiegūst invaliditāte. Es domāju, ka tas ir ļoti būtiski. Ārlietu ministra vēlējās, ko uzdot jautājumu, lūdzu. Paldies, es vairāk no tādas sievišķās perspektīvas. Vai ir kaut kas praktisks, ko mēs varam darīt tiešām, lai mudinātu sievietes saulēcīgi uz krūts skrīningu, mamogrāfiju, ultrasonogrāfiju pierakstīties? Jo tur, protams, ir tās nav rindas, bet tur ir apjoms. Šobrīd oktobrī tas starptautiskais mēnesis, tāpēc vienmēr ir aicinām visi, man liekas, kā kultūras ministrs arī iesaist to. Jūs arī, tad jau visas dāmas mūsu valdība var aicināt īpaši šā mēnesi, lai visiem arī būtu gatavi aicināt sievietes, lai tiešām uz to mamogrāfu pierakstīt un būtu arī, kā premjera minēja, ka nav uzreiz jāiet nākamā rīt vai pēc nedēļa. Var pierakstīt un noteikt tā rentgen būs vai mamogrāfija būs. Jā. Labi, paldies. Katrā ziņā es vēlreiz varu arī skaļi šeit teikt, un mēs varam presē noteikti arī palaižot preses paziņojumu, ka Latvija LV ir šī oficiālā e-pasta adrese, uz kur arī visi saņem Nacionālā veselības dienesta paziņojumus. Tas ir tikai viens no. Protams, šis plāns ietver daudz plašāku ārstēšanu arī bērnu onkoloģijas jautājumos. Un, manuprāt, tas ir būtiski, ka mēs valdībā šo izskatām, jo arī daudz citas, es saprotu, arī Eiropas finansētas iniciatīvas ir daļēji saistīts ar šī plāna pieņemšanu valdībā. Līdz ar to es saku lielu paldies veselības ministram. 4.2 esam izskatījuši, pārējam tālāk pie slēgtās daļas.